Labrīt, mums bija labdien, būtu labs jautājums, jo jūs visi 2,5 gados, kas esat ar mums tikušies projekta īstenošanas laikā, labi zināt, ka tieši ar šādiem vārdiem, kā jūs jūtaties, mēs vienmēr tikāmies un sākām. Tad kā jūs jūtaties? Nu, ja godīgi, tad tas atbilde, kā mēs jūtamies, ļoti bieži ir atkarīgi no jums pašiem, ar kādu attieksmi, motivāciju jūs esat šeit atnākuši. Mēs gribam, lai jūs jūtaties labi, īpaši tādēļ, ka vienmēr pirms jaunā mācību gada parasti skolotāji ir priecīgi, un tajā brīdī viņiem gandrīz visiem mirdz acis, un ja vēl viņu vismīļākie, jeb skolu vadītāji ir priecīgi un viņiem mirdz acis, tad viss ir skaidrs, ka bērni arī ies ar prieku uz skolu. Varam pamirdzēt mazliet? 2,5 gados mēs esam bijuši kopā, un jāsaka, ka gandrīz 40,000 skolotāji ir piedalījušies un saņēmuši atbalstu, vai nu mācoties, un šobrīd to izmanto, un mūsu dati to rāda, ka māca vairāk kā vienu priekšmetu, vai iegūstot kādu no savas darbības novērtējuma, tādām zīmēm. 23,000 ir iegūši savam darbam novērtējumu gan savās acīs, gan arī kolēģu, gan skolēnu un vecāku acīs. Par projekta ilgtspēju ir viennozīmīgi skaidrs, ka vismaz 2 lietas, šīs abas lietas tiek turpinātas gan izglītības politikas un politikas rīcības dokumentā, gan arī vairākos normatīvos dokumentos, gan arī septembrī jūs šī projekta rezultātus redzēsiet arī skolotāju zināmā mērā ekonomikas sildīšanas darbībās. Ir skaidrs, ka tieši šis projekts ar jūsu atbalstu mainīs pedagogiem iespējas un dos iespējas darīt savā skolā vairāk. Skaidrs, ka šis projekts ir tas, kas mainīs tradicionālo pieeju skolotāju slodzes un arī atalgojumu rēķināšanā, jo pamatā mēs balstīsimies uz cita veida motivācijas sistēmu un pamatā runāsim, ka saņemam atalgojumu tāpēc, ka patīk mūsu darbs un mēs strādājam labi. Šīs 2 lietas viennozīmīgi jūs redzēsiet un redzat ne tikai valdības deklarācijā kā rezultātu, bet arī kā ministrijas rīcības plānā, un droši vien mūsu kolēģi darba grupu cilvēki jums rādīs, ka projekta īstenošanas lietas tiek turpinātas, bet tikai pateicoties jums. Un vēl izmantojot iespēju, jāsaka, ka no jums ir atkarīgs, kā turpmākajos 2 gados skolotāji uzticēsies un pieteiksies un izmantos iespēju vēl joprojām parādīt, cik labi mēs esam. Paldies jums par ieguldīto darbu un ļoti ceram uz jūsu atbalstu un ticam jums. Paldies!